pilsētu izplešanās un lielveikali atstāja savu iespaidu uz piepilsētas dārziem. Ejam skatīties. Pamests valriekstu dārzs Polijā. Un izskatās, ka tiem valriekstiem tad varētu būt pat nav īpaši cerības ilgtermiņā izdzīvot. Pa vidu aug vēl kaut kādi pašteikušies citi augļu koki. Un te kaut kur pa malām ir kaut kāds bērs. Un izskatās, ka ar laiku tos valriekstus tie visi varētu arī pāraugt. Un šādi izskatās pļavas un valrieksts savstarpējā konkurence. Interesanti, kurš aug ātrāk. Un šitas valrieksts jau izskatās ir padevies. Laikam nevar redzēt, bet viņš ir īsāks par kļavām, un tās kļavas viņš vienkārši pāraugs, un viņš laikam arī savu dzīvi pabeigs. Kaut kāda daļa no viņa ir nokautusi. Tas bija tāds nevēls ieskats pamestā valriekstu dārzā, kur ir acīm redzam apēdusi piepilsētas ekspansija, un acīm redzot valriekstu audzēšana piepilsētās ir forša ideja priekš cilvēkiem, ka viņiem būtu pārtika tuvu, bet no otras puses lielveikalu būvniecība noteikti ir daudz ienesīgāka par augļu dārziem, un tās visas labākās zemes, neskatoties uz to, ka viņas ir auglīgas, bet viņas ir ģeogrāfiski novietotas foršai vietai priekš kaut kādu lielveikalu, tiek aizņemti ar lielveikaliem. Kaut kas tur bišķiņ nav pareizi, kad labāko zemi apbūvē, nevis izmanto to pašu ēdamo kultūru audzēšanai. Vielu pārdomām.